Nu ko, Jelgava, nedaudz lietus, Jauda plus.lv. Hondiņa ar jaunu tehnisko apskatu līdz 08. Tikko pāris dienas atpakaļ ir izieta tehniskā apskata jauna. Honda Jazz Hybrids. Nu ko, foršs mazs pilsētas auto. Šeit arī gariem un, es teiktu tā, arī palieliem cilvēkiem ir ļoti ērti, jo viņi ir augsta tāda. Un tiešām foršs automātiņš, kas pilsētā vairāk vajadzīgs. Vispār izskatās no ārpuses, viņa vispār neeksistē, viņa ir tik maziņa tā mašīna, bet tu iekāp iekšā un te ir daudz vietas. Te ir milzīgi daudz vietas, jā. Un tiešām ērti. Vairāk vietas nekā dažās trešajās sērijās. Noteikti. Droši pašu lūku nevērsim vaļā, tikai atvērsim pārklāju, jau tomēr lietas līstas bišķiņā ārā. Nu, cik plaši šeit ir iekšā ar lūku vēl vaļā? Šitie mazie lodziņi paredzamībai, cik labi tu redzi visu apkārt? Jā, viņi ir ļoti, ļoti labi redzās viss. 11 gadus veca mašīna. Bet viņa nav daudz braukusi pa visu šito laiku, jo viņa nav... Jā, 121 000 tikai nobraukums. Jā. Faktiski svaiga mašīna. Nu, un ietilpīgs arī bagažnieks. Vecie numuri no Francijas ir. Jā. Var garažā pie durvīm pielikt. Es sevīm nekur sēžu. Te ir vieta, te mierīgi. 4 cilvēki divi. 5 droši vien būtu drusciņ kā pašaurāk, jo te vidus iet tā kā drusciņu uz augšu. Nē, viņš ir vienā līmenī ar šito beņķi, tas iet uz leju. Bet 4 tā pilnīgi zolīdi. Nē, vieta te ir, es nesūdzos. Nērt arī beņķi, tāds sēdpozīcija ērta. Atgādina veco Ford Sierra, kuram arī kaut kas tāds līdzīgs bija sen atpakaļ.